Labvakar! Pirmdienas brīvdienas vakarā. 7:00 laiks TV3 ziņām, ar tām studijā Edijs Bošs un Agnese Vārpiņa. Lūk, īsts ieskats dažās aktualitātēs. Prezidents svētku uzrunā kritizē nacionālās attīstības plānošanas procesu. Sociāli visvienlīdzīgākā ir Kurzeme, bet vislielākās iedzīvotāju dzīves līmeņa atšķirības novērojamas Rīgā un Pierīgā. Filmu nozara apdraudēta. Kino ļaudis cer, ka vismaz ar patriotiskām filmām izdosies tikt pie valsts finansējuma. Lietuvas prezidenti ļoti negribīgi valsts valdības veidošanu uztic sociāldemokrāta līderim Aļģirdam Butkevičam. Valsts prezidents Andris Bērziņš vakar daļu no savas svētku uzrunas atvēlēja Latvijas attīstības plānu kritikai, tie netiekot līdzi straujajām dzīves realitāšu izmaiņām. Atvērtās robežas uz Eiropu bīstam iztukšo Latviju, tā prezidents. Šajā ziņā Bērziņams lietas piekrist arī daudz citi. Latvijai ir vitāli svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt ekonomisko izrāvienu, radot jaunas darbvietas. Vairāk stāsta Gunts Meisters. Nacionālajā attīstības plānā ir ierakstītas 3 galvenās prioritātes – tautsaimniecības izaugsme, cilvēka drošuma spēja un izaugsme atbalstošas teorijas. Ieviešot šīs prioritātes, prognozēts, ka Latvija īstenos ekonomikas izrāvienu, sasniedzot galveno mērķi – dzīves kvalitātes pieaugumu. Tomēr dokumentam netrūkst kritiķu. Izskan pārmetumi par nekonkrētību, nesot kardinālu priekšlikumu, kā arī daudzās sadaļās ietverti vēsturiski jau novecojuši dati. Arī valsts prezidents Andris Bērziņš 18. novembra svētku uzrunā kritizēja Nacionālā attīstības plānu. Viņš norādīja, ka pēdējie 5 gadi vien ir viesuši tādas izmaiņas attiecībās starp valstīm un valstu grupām, par ko vēl nesenā pagātnē būtu grūti pat iedomāties. Darba un atbilstoša atalgojuma meklējumos uz citām valstīm ir devušies arī tie, kas vēl pirms 10 gadiem pat nepieļāva šādu domu. Šobrīd Latvijai vairāk kā jebkad ir nepieciešams rīcības plāns un rīcības cilvēki. Ja mēs paši gribam un varam, uzsvērt, gribam un varam, lemt savas tēvzemes nākotni, tad šobrīd ir pēdējais laiks būt vienotiem un izlēmīgiem. Darba devēju konfederācijā uzskata, ka nacionālo attīstības plānu vajag būtiski uzlabot. Jābūt pilnīgi skaidri definētam, kā valsts īstenos ekonomisko izrāvienu, cik tas maksās un kas to finansēs. Jāpiesaista investīcijas. Šī plāna uzdevums ir ieskicēt tādas vadlīnijas, kā mēs varam izdarīt to, lai biznesa nāk Latvijā iekšā, lai Latvijā ieplūst kapitāls. Jo, protams, šeit Bērziņa kungam ir pilnīgi taisnība. Ja tas kapitāls ļoti strauji šeit nenāks iekšā, tad vienkārši aizbrauks tie, kas ir darbinieki. Tikmēr TV3 ziņu pasūtītajā aptauju centra pētījumā noskaidrots, ka iedzīvotāji par galveno valsts prioritāti uzskata veselības aprūpi, tad seko lauksaimniecība, pensiju valsti, kā arī ceļi un infrastruktūra. Šīm nozarēm valstī arī būtu jāpiešķir vislielākais finansējums. Tā kopsakarība ir diezgan vienkārša. Valsts nevar uzturēt visu šo, ja nav biznesa. Biznesa uztur valsti, valsts pienākums ir nodrošināt biznesam maksimāli labvēlīgus apstākļus uzplaukumam. Tikmēr eksperti ir pārliecināti, ka pašlaik ekonomisko izrāvienu kavē augstie bezdarba rādītāji un ēnu ekonomika. Oktobra beigās oficiāli bezdarba bija 10,7% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Savukārt ēnu ekonomikas īpatsvars pēc dažādiem aprēķiniem joprojām svārstās no 30 līdz pat 40%. Pētījumi liecina, ka pelēkās zonas vilcējspēks ir Rīga. Apjomīgā Latvijas bankas pētījumā noskaidrots, ka Rīgā ir visvairāk darba meklētāju un vismazāk bezdarbnieku. Analizēt arī šīs pretrunas iemesli un secinājums – daļa rīdzinieku nodarbināti nelegāli, strādā gadījuma darbus un nav gatavi to atklāt aptaujā. TV3 ziņu aptaujātie iedzīvotāji norādīja, ka vissvarīgākais šobrīd ir stabils darbs un laba alga. Vēlamais darba samaksas lielums gan atšķiras. Jā, lai izdzīvot, tad vajadzētu tos 400, bet lai dzīvot un uzdzīvot un iekrāt arī, tad 1000 noteikti. 800 000, jā. Lai var arī aizbraukt kaut kur un atpūsties. Ārzemēs, man liekas, 1000 tas arī ir tāds, vismaz minimāli vairāk. Bet Anglijā, man liekas, arī pat vairāk. Un tad kaut kur ar 500 jābūt noteikti. Ja vēl bērni ģimeni, tad vēl vairāk. Apmēram 5
500 līdz 700 latiem. Aptaujās arī noskaidrots, ka stabils darbs un laba alga virs 500 latiem ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai dzimtenē atgrieztos ekonomiskie bēgļi, vismaz tie, kuri peļņā devušies salīdzinoši nesen. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Tikmēr Latvijas Banka nāk uz klajā ar jauniem datiem par to, cik glauni vai trūcīgi dzīvo